Vairāk nekā 150 gadus pāvesti ir uzticējuši baznīcai īpašu misiju aizlūgšanā, ieviešot dievbijīgu praksi ikmēneša lūgšanu nodoma veidā. 1879. gadā pāvests Leons 13. uzticēja šos nodomus lūgšanu asociācijas apostulātam, kas tagad tiek saukts par pāvesta pasaules lūgšanu tīklu. Šis ikmēneša lūgšana nodoms ir īpašs izaicinājums, ar ko saskarās cilvēce un baznīcas misija, ap kuru daudz miljoni siržu var apvienoties, lai uzzinātu par šo izaicinājumu, kas tiek pasniegts kungam, lūdzot viņa žēlastību un arī tiekot pārveidotiem šajā procesā. Jezuītu misionārs tēvs Kristobals Fones, kurš vadījis starptautisko tīklu kopš 2025. gada, šī gada janvārī uzsāka pāvesta Leona jauno kampaņu Lūdzies ar pāvestu. Turpinot pāvesta Franciska tradīciju, kurš 2016. gadā ierakstīja pirmo video par ikmēneša nodomiem, pāvests Leons vēlējās vadīt cilvēkus lūgšanā Dieva priekšā. Ir ļoti interesanti pārdomāt jauno soli, ko pāvests Leons 14. aicina mūs spērt, jo, lai gan mēs esam lūgušies par nodomiem, ko mums uzticējis pāvests gandrīz 2 gadsimtus, šoreiz, pateicoties tehnoloģijām, mēs tiekam aicināti lūgties kopā ar viņu, gandrīz tā, it kā mēs būtu turpat kopā ar viņu. Un viņš ir lūgšanās savā kapelā, intīmā veidā sarunvājoties ar kungu, un aicinot mūs pievienoties viņam šajā lūgšanā. Laura Silva no Kolumbijas, kura bija sekojusi tēva Kristobala mūzikas kalpošanai, nolēma uzzināt vairāk par pāvesta pasaules lūgšanu tīklu tiešsaistē, pēc tam, kad uzzināja par viņa jauno Vatikāna misiju. Laurai Rožukronis vienmēr ir bijis īpaša lūgšana viņas ģimenē un mazajā pilsētā, kurā viņa uzauga. Es kopšu bērnības dzirdēju mammu sakām, ka Rožukroņa beigās jāizlūdz par pāvesta nodomiem. Daudzkārt domāju, kādi gan varētu būt viņa nodomi. Bet viņš atbild vienmēr. Taču nezināju, ka aiz tā slēpjas kaut kas formāls, nestrukturēts. Tagad, kad viņa sazinās ar savu plašo ģimeni WhatsAppā, lai lūgtos, ikdienas rožukroni. Viņa mudina visus lūgties par pāvesta ikmēneša nodomiem. Katru dienu, noteiktā laikā, mēs sanākam kopā lūgties. Un tad es sāku vadīt arī citus nodomus, ne tikai ģimenes. Un tur, pāvesta lūgšanu tīklā, es izmantoju iespēju tos iekļaut. Tagad es to iekļauju katru mēnesi un vairākas reizes mēnesī. Es tos pieminu, teiksim, kā nodomu rožukronim, šai lūgšanai, jo domāju, ka tas ir arī veids, kā evaņģelizēt un informēt citus par to. Lietotnē Click to Pray pāvests arī dalās ar papildu lūgšanu nodomiem, par kuriem viņš lūdzas. Tāpēc es to izmantoju, jo, lai gan reizēm ir situācijas, kas ir ļoti tālas, tās sniedz ieskatu, kā cilvēki dzīvo citās valstīs. Šomēnes pāvests Leons aicinājis pasaules 1,4 miljārdus katoļus lūgties, lai ikvienam būtu pārtika. Saskaņā ar Caritas Internationalis vecākā aizstāvības darbinieka Musambama Bungas Matongas teikto, pāvesta lūgšana nodoms maija mēnesim Izceļ pārtikas drošības jautājumu no tehniskas vai politiskas problēmas uz morālu un sociālu prioritāti. No Caritasas puses, tas, ka pāvests izteica šo aicinājumu, mūs iedrošina kļūt par patiesi globālu kopienu. Un viņa aicinājums katoļiem būt modriem pārsniedz pašu modrību, bet ir arī konkrēts aicinājums rīkoties. Tātad tas nozīmētu samazināt pārtikas atkritumu daudzumu personīgā līmenī, atbalstīt vietējos lauksaimniekus, kurus šī situācija ir skārusi smagi, un iestāties par taisnīgu politiku, kas patiesi risina pārtikas nenodrošinātības problēmu vispusīgi un ilgtspējīgi, vai vienkārši izrāda solidaritāti ar cilvēkiem, kurus šī problēma skārusi. Uzsverot garīgo pāvesta nodomu nozīmi, tēvs Kristobals skaidroja, ka, tuvojoties Kristus sirdī, cilvēka sirds atveras un paplašinās, lai domātu par citiem un viņu vajadzībām. Lūgšanas spēks ir milzīgs. Pāvests to ir ļoti uzsvēris un dziļās pārmaiņas. Kas mūsu pasaulē šodien vajadzīgas, īpaši miera labad, nenotiks tikai ar politiskām un diplomātiskām stratēģijām. Tām nepieciešama mūsu siržu atgriešanās, un tas notiek tikai tad, kad lūgšanā atveramies svētā gara darbībai.
Tādēļ aicinu jūs visus piedalīties šajā misijā, pievienojoties pāvesta pasaules lūgšanu tīklam un katru mēnesi uzzinot, kādi ir šie lūgšanu nodomi, ko viņš mums uztic. Lai neviens netiktu izslēgts no kopīgā galda, un lai jūsu gars May no one be excluded from the common table. And may your spirit māca mums redzēt maizi nevis kā patēriņa objektu, bet kā kopības un rūpju zīmi. sign